Lāčplēša diena jau tradicionāli ievada virkni valsts svētkiem veltītu sarīkojumu Madonā, kas turpinās līdz pat 18. novembrim. Viens no pirmajiem pasākumiem norisinās vienā no mazākajām, taču centrālajām pilsētas ieliņām – Poruka ielā, un šī pasākuma iniciatore jau 6. gadu ir madoniete Beāte Ozoliņa. Kas mudina Ozoliņas kundzi rosināt, organizēt, iesaistīt ielas birojus, veikalus, iestādes un aicināt iedzīvotājus uz Poruka ielas pasākumiem. Lāčplēša dienā uzlikt svecīt uz ielas vienkārši, man liekas, ka sirds lika. Un pirmajā gadā to izmēģināja ar savām iestādēm Poruka ielā, un tas aizgāja. Un līdz sirdziļumiem, un man tik ļoti patīk, kas te notiek, ka vairāk no tā nevar atkāpties. Svecīšu liesmas, ugunskurs siltumam un kopības sajūtai, dziesmas un uzrunas rosināja atcerēties arī to, kā valsts svētki svinēti gan pirmssākumos, gan padomju gados. Man ģimene arī bija tas jau sākot, jau svinējām jau Ulmaņa laikā, cik es esmu jau to laiku piedzīvojis, tos laikus. Kā padomju laikā jūs svinējāt? Nu, ziniet, tad jau ļoti slepeni, bet mājās darījām. Tāpat kā eglīti dedzinājām Ziemassvētkos. Jau padomju laikā jau, teiksim, ģimenē jau to tā darīja. Logi aizslēgti, logi, kā saka, aizklāti un durvis aizslēgts un ģimenē svinām, pieminām vienmēr. Lāčplēša dienas pasākums Poruka ielā pulcēja ne tikai sirmus ļaudis, bet arī bērnus un jauniešus ne tikai no Madonas, bet arī no tuvākajiem Mārcienes un Bērzaunes pagastiem. Patīkami tas, ka skolēni arvien vairāk par Lāčplēša dienu uzzina mācību stundās, un klātesošajiem Madonas 2. vidusskolas 6. klases skolēniem par Lāčplēša dienu ir zināšanas un savas izjūtas. Palika atmiņā, kad latvieši bija skaitliskā mazākumā. Tas ir tāds kā tiešām, kad Latvija daudz ko var. Viņi esot dzīvojuši tā kā badā, viņiem tas neinteresē. Viņi tikai, kad dabūtu valsti, viņi tur daudzi mira, bet viņiem tas nekas nebija. Viņi katīgi dabūtu savu valsti. Kad mēs dzirdējām, ka latviešu bija daudz mazāk, tad uzreiz tāda patriotiska sajūta radās. Un likās, tad jau mēs latvieši esam stipri. Lāčplēša dienas atcere Poruka ielā ir kā apliecinājums tam, ka arī bez finansiāliem ieguldījumiem, bet ar sirds degsmi un domu biedru atbalstu var organizēt pasākumus, darīt to iedzīvotājiem un pateikt paldies zemei, kur dzīvojam. Vienā tumšā vakarā sarkana balta debesmīdze, sarkana baltās debesīs atbīst 3 zelta zvaigznes. Viena zvaigzne kurcemīte, otra zvaigzne vicemīte, 3. zvaigzne zvaigznājā, tā bija mīnā latgalī.